Sveicināti, cienījamie radioklausītāji un skatītāji. Priecājamies, ka atkal varam Dieva žēlastībā būt kopā un lasīt Dieva vārdu. Šodien turpināsim lasīt Jesejas grāmatu 2. nodaļu un sāksim ar 10. pantu. Raidījums, ja mani ļaudis, un kā vienmēr 2 mācītāji, un šajā reizē mums ir ļoti liels prieks un arī pagodinājums, ka mūsu vidū ir ne tikai mācītājs, bet arī bīskaps, 7. dienas adventisti, Latvijas draugu savienības bīskaps Vilnis Latgals. Ja nemaldos, tu kā bīskaps esi pirmo reizi šajā raidījumā. Jā. Mēs tevi apsveicam. Paldies. Un lai tas kungs palīdz tev nest to nastu. Paldies. Kaut gan bīskapa amats jau skaitās iekārojams. Nu, nezinu, es nekāroju. Un arī sveicu Valdemāra pils Vasarsvētku draudzes mācītāju Pāvilu Pūliņu. Labdien! Bet pirms mēs lasīsim tālāk Jesejas grāmatu, saņēmām vēstuli no Ingrīdas kundzes un ar tādu satraukumu, un tādēļ atļaušos raidījumu laiku nedaudz aizpildīt ar atbildi, kas, es ceru, dos mieru mūsu klausītājai Ingrīdas kundzei. Esmu jūsu klausītāja, pareizāk sakot, Kristīgā radio gandrīz no brīža, kad tas sāka skanēt. Bet šogad 2. jūsu vadītie raidījumi mani radīja neizpratni. Pat varētu teikt satraukumu. Un tie bija raidījums Ja mani ļaudis un otrs raidījums Laika zīmes. Bet tagad par Ja mani ļaudis. Šajā raidījumā bija runa par ziedojumiem. Es sapratu, ka ziedot kristīgajiem radio un dot 10. tiesu draudzē ir mans pienākums, kuru es arī pildu. Bet raidījumā izskanēja, ka nevajag ziedot citām lietām. Protams, tādām likteņdārzam man nenāk prātā pat ziedot. Bet es, piemēram, ziedoju citām lietām. Ja cilvēkam notikusi nelaime, un te tālāk arī tiek uzskaitīts, ja cilvēks ir saslims pēkšņi, bērniņi ir saslimuši, māte arī metu arī veikalā izliktajā kastītē un ziedoju arī dzīvniekiem un tā tālāk. Un mūsu klausītāja ir sapratusi, ka es esmu sacījis, ka tas nav labi un ka to nedrīkst darīt. Paskatījos arī iepriekšējos raidījumus un diemžēl es tā neteicu, ja pareizāk sakot par laimi, es tā neteicu. Ziedot ir vajadzīgs katrs ziedot tur, kur faktiski viņš vēlās, kur viņa sirds ir. Es atminos to stāstu, kas mums ir brīnišķīgi aprakstīts evaņģēlijā, kur Jēzus sēž pie upura trauka un skatās, kā katrs kaut ko tur ieliek iekšā. Un nevienam nav nekas piespiests. Jā, bauslībā bija šī 10. tiesa, labi, bet tur viena atraitne iemet tikai vienu daldarību, kā tur bija ar gabaliņu. Un Jēzus uzteica to, jeb pareizāk sakot, viņš zināja, ka šī atraitne iedeva visu savu padomu. Viņai tad pat nav tas viens latiņš, dolāriņš, jeb kā tagad ir eiro. Bet ne par to ir lieta. Ziedot, tas ir brīnišķīgi, Ingrīdas kundze, ka jūs ziedojat tiem, kam ir bēdas, kam ir grūtības, un arī veikalos, kur ir kastītes un viss pārējais. Tas mans, ko es vēlējos pateikt, ir tas, ka mums ir jāsako līdzi, kur mēs ziedojam, kā mēs to dodam. Jā, mans jau pieminētais likteņdars, ir vēl ļoti daudz situācijas, kur ir jāpārbauda, jāpaskatās, vai tur ir labi, ka mana, kā Dievu bērna nauda aiziet tur. Tas nekas, ka tur varbūt ir arī
tiek pasniegts ļoti, es pat gribētu teikt, raudulīgi un aizkustinoši un emocionāli. Tas nekas. Vienkārši tev ir vajadzīgs paskatīties. Bet ir vēl viens moments. Ja Dievs saka dot tur, tad jums tas ir jādara. Tad dodiet. Nu, es esmu pārliecināts, ka Svētais Gars neteiks ziedot tur, kur nav viņa klātbūtne, jeb kur nav pagodināšana, kur nenotiek pagodināšana tam kungam. Tur viņš nekad neteiks ziedot. Bet patiesībā jau ziedot mēs varam vienmēr. Bet tagad paldies arī jums par jūsu apņemšanos un apņēmību, un ka jūs ziedojat Latvijas Kristīgajam radio, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Iesajas grāmata 2. nodaļa, sākot ar 10. pāntu. Lien iekšā klints alā un paslēpies zemē bailēs no tā kunga un viņa varenās godības. Cilvēku lepnās acis tiks apkaunotas un vīru iedomība pazemota. Vienīgi tas kungs augsti stāvēs tanī dienā. Jo tas kungs Cebeots turēs tiesas dienu pār visiem, kas lieli un lepni, pār visiem varenajiem, lai tos pazemotu, pār visiem Libānas augstajiem ciedru kokiem un pār Basanas ozoliem, un pār visiem augstajiem kalniem un pakalniem, pār visiem augstajiem torņiem un pār visiem stiprajiem mūriem, pār visiem Taršišas kuģiem un pār visām lieliskajām laivām. Tad cilvēku lepnība tiks pazemota un vīru augstprātība lausta. Vienīgi tas kungs augsti stāvēs tanī dienā. Bet elka dieviem būs beigas. Cilvēki paslēpsies klints alās un zemes plaisumos aiz bailēm no tā kunga un viņa varenās godības, kad viņš celsies, lai iztrūcinātu zemi. Tanī dienā cilvēki atmetīs savus sudraba un zelta elka dievus, ko viņi bija darinājuši pielūgsmē, aizmetīs tos projām žurkām un sikspārņiem, un paslēpsies klinšu aizās un klinšu alās bailēs no tā kunga un viņa varenās godības, kad viņš celsies, lai zemei iedvestu bijību. Nepaļaujieties uz cilvēku, kam tikai dvaša nāsīs, jo par ko gan tas turams? Gribu jums jautāt, brāļi, par kādu laika posmu Jesaja vispār runā šajā 2. nodaļā. Mēs jau te iepriekš esam lasījuši arī par faktiski tas ir vēstījums Izraēla lepnībai. Mēs arī 4. pants tāds ļoti zīmīgs, ka šķēpi tiks pārkalti par vīndārza dārznieku nažiem, un zobeni tiks pārklāti par lemešiem. Ak, kā gribētos šo laiku piedzīvot. Lūdzu, brāļi, Vilni. Ņemot vērā šīs nodaļas ievada teksts, tas ir 2. pants, laiku beigu posmā notiks, ka tā kunga nama kalns stāvēs, jo stingri savos pamatos. Būtībā tas, kas ir ievads Bībelē, iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, tas ir sākums stāstam par grēku vēsturi. Un Bībeles noslēgums, jeb atklāsums grāmata, tas ir tas noslēgums, šī Dieva uzvara, Dieva tiesa un šī atjaunotā Dieva valstība, kurā nebūs vairs nāves, ciešana, grēka un vispārējais. Un līdz ar to pravietis Jesaja pirmajās 6 nodaļās būtībā tas ir tāds ievads Jesajas grāmatai, un no dažādiem aspektiem vairākos ainojumos Dievs viņam atklājuši arī šīs apokaliptiskās ainas un arī Septuaginta, kas ir vecās derības tulkojums grieķu valodā, kur veica tādi savu laika izcili valodnieki un teologi, viņi arī lieto šo vārdu kā apokalipse attiecībā uz šo laiku.
tas viss notiks šeit virs zemes, jeb tā ir kā tāda alegorija, jeb salīdzinājums, kas cik brīnišķīgi būs debesīs? Nu, es saprotu, ka Bībeli nekad mēs nedrīkstam skaidrot tā vienā līmenī tikai, un teologi uzsver, ka ir vismaz 3 līmeņi. Viens līmenis ir tā laika izpratne, kad tika rakstīta šī, dotajā gadījumā, Jesajas grāmata un vēsturiskā situācija un fons. Otrais līmenis ir tas saucamais universālais, kas attiecas uz visiem laikmetiem. Un trešais ir, kā mēs šodien to saprotam attiecībā uz sevi, uz savu ticību, uz savām attiecībām ar Dievu un cilvēkiem. Un tādēļ arī, ja mēs šādā veidā raugamies uz šo mūsu šīs dienas aplūkojamo fragmentu, tad mums ir jāredz gan sevi šajā kontekstā, gan tā laika cilvēkus, gan arī visu šo kopējo Dieva plānu, kur es jau pieminēju no Bībeles 1. līdz pēdējai lapas pusē. Bet laiku beigās notiks to, ko tu pats sacīji. Tad tas laiks ir kur? Viņš būs. Interesanti, ka tā pašā atklāsmes grāmatā mēs varam redzēt 6. nodaļā. Tur atklāsmes grāmata parāda šo apokalipsi, jeb gala laika caur dažādām līdzībām. Un, ja mēs skatāmies atklāsmes grāmatu, tad tur ir 2. nodaļa, tur ir 7 draudzes, 2., 3. nodaļa, tad 6. nodaļa, tur ir 7 zīmogi. Un mēs varam saprast, ka mēs dzīvojam tā 6. zīmoga laikā, kurš jau ir atvērts, un 7. zīmogs ir Kristus 2. atnākšana, jeb arī šī apokalipse, un tas ir 14., 15., 16. pants, kur būtībā tas pats, ko to arī pat lasīja, kad zemes ķēniņa, varenie, virsnieki, bagātie, katrs vergs un brīvais paslēpā salās un klinšu aizās, sacīdam kalniem un klintīm kritiet pār mums un apslēpiet mūs no tā vaiga, kas sēd goda krēslā. No jāra dusmām. Un mēs redzam, ka Bībele ir saistīta savā starpā, un kad šīs apokaliptiskās ainas, viņas ir dažādās Bībeles grāmatās, gan jaunajā, gan vecajā derībā. Un skaidrs ir, ka grēks nebūs mūžīgs, Dievs spriedīs šo tiesu, un mēs dzīvojam šajā, tajā laikā, ko Bībele sauc par gala laiku. Lūdzu, Pāvils, tavs domas. Vienmēr pravietis ir vēstījums no Dieva. Un šī gadījumā tas ir tieši tautai, kur bija tik daudz saņēmusi, Izraēla tautai, kur bija saņēmusi labāko zemi, labāko veidu, kā veidot attiecības, labāko aizstāvi, labāko karavadoni. Un viņi visu šo te patiesībā nomainīja pret elku dieviem. Un patiesībā vienmēr, kad Dievs runā, tad viņš ir greizsirdīgs. Pat gandrīz vai tik tālu kā uz pagānu tautām, kad viņas ir palikuši uzticams saviem elkiem. Tikai Izraels ir atmetis to kungu un pieķēries šīm lietām. Kas attiecās uz tieši šo vēstījumu un laiku par lemešu pārkāršanu un visām šīm lietām, vienmēr Bībele mums nedod nekādu ieskatu, ne to, kas būs ellē, ne to, kas īsti līdz galam būs debesīs. Iet runa par to, kas būs virs zemes. Un vēl praviešu grāmatās mēs varam atrast, kur bērns spēlēsies ar odzi pie odzes salu un lauva ar avi kopā ganīsies. Saprot, lauva arī ēdīs zāli, nevis avi. Un patiesībā tas ir laiks par to, kas būs virs zemes, jo debesu valstība. Šeit ir runa par debesu valstību. Bet klausītāji gaida, kad tu pateiksi, kad tas notiks. Kad tas notiks? Dievs to nezina. Kad tas notiksies, es varu pateikt ļoti precīzi īstenībā. To, ko saka tikai Bībele. Un Bībele saka, vērojiet to vīģes koku. Kad tas pumpurus raisa, tad ziniet, ka laiks ir tuvu. Un vēl par piebilst klāt to, tā kā Nosa dienās, tad, kad bija izvērtība, tā kā Sodomā un Gomorā, tad, kad bija viss tas, ko mēs šodien dzirdam, runājam un cīnamies it kā pret lietām, kurām nebūtu jācīnās, kurām būtu jābūt arestētām, tad arī ir tas laiks tuvu. Un es domāju, ka tas laiks ir tuvu. Es draudzē personīgi saku tā, ka mēs
šo laiku varbūt redzēsim savām acīm. Es nezinu, tātad tas viss notiks virs zemes. Lemešs tiks tieši tā. Ražot no nažiem un ieročiem. Tieši tā. Bet tas nozīmē, ka tas kungs nāks šeit virs zemes un tas kungs būs šeit virs zemes. 1000 gadu mieru valsts. Labi, un ko Vilni tu saki par 1000 gadu mieru valsti? Tur atkal ir atklāsmes grāmatā noslēgumā, tur ir tā atjaunotā zeme, un viņi te ir aprakstīti pēdējās nodaļās, tā ir 20., 21., 22. nodaļa, un mēs redzam, kad šeit ir aprakstīts, ka jaunā Jeruzāleme no debesīm nolaižas kā līgava, kā skaista līgava sagatavot, un ka Dievs šeit valdīs mūžīgi uz šīs zemes kopā ar izglābtajiem, jeb atpestītiem, kā mēs sakam, un tā šī valstība šeit ir aprakstīta, un tā Bībele saka. Adventisti tic 1000 gadu mieru valstībai? Šeit ir 20. nodaļa, te ir rakstīts, ka 1000 gadi, tur ir arī tiesa un troņi, un pēc tiem 1000 gadiem tad arī šie notikumi norisinās, kad šī jaunā Jeruzāleme tad nolaižās šeit uz zemes, un te ir rakstīts, ka pēc 1000 gadiem sākās tā Kristus valstība, un tie 1000 gadi ir sagatavošanās, varētu teikt, tai mūžībai. 1000 gadi, viss šis lielais pasākums notiek pirms 1000 gadiem. Piedošana precīzāk, kas pa pasākumu? Pasākums, kad pārbaudīs cilvēku pie to, vai viņš ir uzticams vai nav. Vai viņam ir daļa pie Kristus, vai viņam nav daļa pie Kristus. Tas jau tagad iet jau visu laiku. Es domāju, ka ne, vēl pārbaudīsies vairāk. Šodien mēs varam pateikt, un varbūt Latvijā 80% kristieši. Vai tiešām tas tā ir? Noteikti nav tā. Ja? Un ja es pieņemsim skatītos tā sev zināmas cilvēkus, kristiešus, es neesmu soģis, es nevaru redzēt cauri, bet es domāju, pusi noteikti no viņiem nav kristieši. Ja? Un tieši tāpat tās ir... Bet viņi te uzrādīs dokumentu, viņš ir kristīts, iesvētīts. Skaists dokuments. Bet būs pārbaudījums tāds viens, par ko atkal runā raksti, kad būs šī te zīme, kas būs jāpieņem, lai tu pirktu un pārdotu, lai tu būtu šīs valsts pilsonis. Un es domāju, ka būs ļoti izdevīgi noteikumi, pozitīva attieksme būs. Tu varēsi daudz ko izdarīt, daudz ko sasniegt biznesā, attiecībās, ceļot, un tas būs iekārtinājums pasākums, un tev neapzaks. Un cilvēki viena daļa ies, kādu daļu nobaidinās. Un kādu daļu piespiedīs. Bet tu esi interesants vasarasvētku draudžu pārstāvs, kurš saka, ka būs jāiet cauri tiem pārbaudījumiem. Es esmu parasti dzirdējis vasarasvētku saka, ka nebūs jāiet, ka paraušana būs pirms tās zīmes. Pārbaudīti tiks visi, tā stāv rakstīts. Es nezinu, ko saka vasarasvētki. Mums ir brīvība tajā jomā. Mums iesaka vienu vai otru lietu, bet mēs pēc rakstiem, ziniet, mums ir tā, jā. Kad mēs atrodam rakstos, un es iešu pie bīskapa, teikšu, bīskapa, tā ir rakstīts, ko tu te man māci? Un bīskaps teiks, jā, brāl, tev taisnība, tā ir rakstīts, jā. Tā ir tā mūsu tāda pozitīvā, mēs nemeklējam kaut ko starp rindām, bet tas, kas attiecās uz tieši šo 1000 gadu mieru valsti, viss tas notikums ir aprakstīts Bībelē, un viņš ir pirms tam, kad visi tiks pārbaudīti, un tad ir rakstīts, kad tie, kas būs dzīvi, pacelsies Kristum pretī, un tad notiks tās kāzas. Bet jūs zināt, ka ir arī tās uzskats 1000 gadu mieru valstība jau šobrīd ir. Tagad? Nē, tagad nav 1000 gadu mieru valsts. Un kāpēc? Bet luterāņi, piemēram, tā tic, un baptisti varbūt arī jau sāks slēgties uz to pusi. Kas tad ir debesu valstī vispār? Tās ir attiecības mūsu vidū. Tā nav kaut kāda redzama goda tronis, jā. Vai tad viņas ir? Pareizi. Ja mums ir miers, tad mēs, protams, tos nazīšus, tutenīšus protams, bet viņi jau nav. Mēs pat draudz savā starpā nevaram satikties. Ja? Kur vēl ar kādām citām aktivitātēm? Ja? Jā. Man liekas, ka šis jautājums ir ļoti interesants, un vēl interesantāks viņš kļūst, ja mēs lasām to, ko pats Kristus sacīja. Jāņa evaņģēlija 3. nodaļā, mums visiem labi zināmais kristiešiem teksts Jāņa 3.16, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tā būtu mūžīgo dzīvību. Un šeit ir komats.
Un bieži vien mēs tā arī noslēdzam šo domu un priecājamies par to, ka ļoti labi pateikts un iedvesmojoši. Bet ir komats un tālāk ir teikts, jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Un tad tur ir pāris panti ar paskaidrojumu. Kas tic viņam, netiek tiesāts, bet kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc, ka viņš nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam. Bet šī ir tā tiesa, ka gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēkiem tumsība ir bijusi mīļāka par gaismu, tāpēc, ka viņa darbi bija ļauni. Jo ik viens, kas dara ļaunu, ienīst gaismu un nenāk pie gaismas, lai viņa darbi netiktu atklāti, bet kas dara patiesību, nāk pie gaismas, lai būtu redzami viņa darbi, ka tie Dievā darīti. Un tas teksts varbūt neatklāja tādu arī pavisam skaidru šo ainu, ja, ka tā kā tur ir tiesa, tiesneši, ja, spriedums un tā tālāk, bet šis teksts, man liekas, atklāja tas, par ko arī Pāvils runāja, kad būtībā mums šodien katram ir šī Pāvils, tiesa. Bet mūsu Pāvils, jā, es tikai pareizi ir. Jā, es saku, neapostols Pāvils. Kolēģis Pāvils, jā. Es domāju, pa apostoli, jā, es neteicu. Jāpiemina šoreiz. Kolēģis Pāvils, jā. Jā, brāļi. Un es saprotu, ka tā ir mūsu tā atbildība, jā, kad tas, kā mēs šodien pieņemam Dievu vārdu, svēto garu, tas, kā mēs izprotam savu atbildību, tas, ko tu arī minēji par mūsu kristiešu, es gribētu teikt, būtību un sūtību. Ja? Tā jau ir tā tiesa. Ja? Tad, ja mēs tagad dzīvojam, kā mēs gribam, un teiksim, tad, kad pienāks tas laiks, tad es sasparošos, saņemšos, un viss būs ok. Kristus saka, nē, draugs, tas, kā tu dzīvo šodien, rāda, kur tu dodies. Kādu izvēli tu izdari? Jā, 11. pāns. Cilvēku lepnās acis tiks apkaunotas un vīru iedomība pazemota. Faktiski jau tas lielākais grēks cilvēkam ir lepnība. Tā. Ja cilvēks varētu kaut nedaudz savaldīt šo savu lepnību, tad būtu daudz, daudz savādāk. Nerunāsim jau vispār pret iepratim Dievam, bet vispār lepnību ikdienā. Ņem vienalga, kurā līmenī valsts vīri. Te nesen skatījos par to pašu Vāciju, Hitlera laika. Kas tad to visu postu nesa? Lepnība. Man būs. Es būšu, mēs būsim. Protams, tad tur pieliek klāt mēs, un mēs kā nācija, un mēs kā tīrasiņa, un vēl nezinu, kas baltā rasa un vēl. Bet tā ir visa lepnība. Salamans saka, ka pirms krišanas nāk lepnība. Ja? Un Izraels jau var palika lepns. Iekaroja zemes. Tieši par to jau ir stāsts. Un par Izraelu nav runa kā par vienu personu, kā par vienu vīru, bet kā par veselu tautu, kā par Dievu izredzētu īpašumu, kā par vienu vienību. Ja? Un tas ir tas, ko mēs patiesībā tikko runājām. Mēs runājam par vienu kristieti, tas ir labs, tas nav. Bet nav kristietis kā tāds, ir mūsu Tēvs debesīs. Tātad es atbildu par tevi, ja? Dievu priekšā, ja zinu, ka tu grēko. Man jāiet, jāsaka, brāli, tev neklājās. Ja ne, es pats aiziešu. Un tieši šeit ir tas, ja? Varbūt, ka tur bija labi cilvēki, un vienmēr ir bijuši labi cilvēki, atlikums, ko Dievs sauc, ja? Bet viss kopums ir tas, kas ved šajā te lepnībā, šajā te mantu kārībā. Un Izraēlam bija dots īpaši atziņa, īpaši prāts, vēl šodien tas ir redzams. Viņi ir gudra tauta. Viņiem ir tehnoloģijas, viņi strādā ar galvu, un Dievs svētīja viņu roku darbu. Un tad viņi palika lepni. Pirka savus brāļus, pārdeva verdzībā, rīkojās pretēji Dieva vārdam, paši zināja, ko darīt. Vispirms jau iesākot, patiesībā krišana iesākās jau tajā dienā, ka viņi nepaklausīja Dievam un neizzina ārā pagānu tautas. Ja? Rīks tāds tā iekšā. Ja? Iesākās ar lielo ķēniņu Salamanu galgalā, kurš jau sacēla elku Dievus savām sievām. Ja? Tā jau bija ar Salamanu lepnība, dzīves lepnība. Kā nevienam brauc no pasaules malām skatīties. Ja? Dēli jau gāja tālāk viņa pēdās tikai. Tur viss arī iesākās patiesībā.
Jā, varbūt mazliet par to, kāpēc lepnība ir slikta Dieva acīs. Jo mēs reizēm sakam, vajag jau mums arī savu pašlepnumu turēt, jā, kā nācijas pašcieņu un tā tālāk. Un kas tur ir slikts, bet šajā gadījumā mēs saprotam, ka runa ir par Dievu un viņa pretinieku Sātanu. Un lepnība ir Sātana grēks, ja viņa krišanas pamats, ja, un arī tas, ko viņš piedāvāja Ādamam un Ievai, jūs paši būsiet kā Dievs, ja Dievu vietā sev. Un es domāju, ka mūsu šīs dienas pasaules problēma ir tā, ka arī kristieši kaut kādus pakalpojumus pieņem no Dieva pretinieka, un viņi kļūst viņam līdzīgi. Ko tu domā precīzāk pakalpojums no pretinieka? Tīri praktiski, tīri praktiski, vai kristieši, kad viņus, teiksim, aptur ceļu policists par ātrumu pārkāpšanu, vienmēr saka, esi man grieciniekam žēlīgs, vai dod 5 lati, kā senāk, es nezinu, cik tagad jādod. Abus divus, esi man grieciniekam žēlīgs, jo es steidzos uz baznīcu un šeit 5 latus. Jā, es domāju, ka te ir tas, pretlikumība, grēks ir pretlikumība, likuma pārkāpums, un cik mēs kā kristieši esam godīgi maksājot nodokļus, teiksim, ja? Cik mēs kā kristieši esam godīgi pret saviem līdzcilvēkiem, ja mēs zinām, ka mums līdzcilvēki, patiešām reizēm iet pat bojā gan fiziski no barības trūkuma, gan garīgi no garīgās barības trūkuma, ja? Cik mēs esam ieinteresēti palīdzēt cilvēkiem, kas dzīvo mums līdzās, kas ir mūsu valsts iedzīvotāji, tautieši, un man šķiet, ka pēc šīs Zolitūdas traģēdijas man vismaz vairāk cilvēki teica, kad viņi sajūta tādu līdzjūtību no līdzcilvēkiem. Ja? Kad kāds cilvēks apsēdās uz ielas malā, tur viņam bija jāpagaida nedaudz, uzreiz vairāk cilvēki apstājās un jautāja, vai jums nav slikti? Pie tam latviešu un krievu valodā, ja? Un vai mēs jums varam kaut kā palīdzēt? Jā, līdzjūtība un lepnība tās ir faktiski divas dažādas. Pretējas lietas, jā. Un tāpēc es saprotu, ka tas sātanisma iespējas, ja mēs to tā varētu dēvēt, viņš pat pielīp kristiešiem. Un tur ir tā problēma, un mēs to vairs nesaprotam, mēs to nemākam pazīt, jo mēs vērojam citu, tāda ir kristieši, tad man arī jābūt tādam. Jā. Es domāju, nedaudz tieši, varbūt tās nedaudz par ko iesākās. Viss mēs tiekam pārbaudīti patiešām ar naudu. Vienalga. Ar naudu, ar vāru, ar tām lietām mēs tiekam pārbaudīti. Un tad, kad mums kaut ko no tā iedod, tad īstenībā mēs parādām, kas mēs esam. Un proti, tad, kad iet runa par lepnību kā tādu, par kaut ko labu zināju. Jā, lepnība, es saprotu, ka mēs tur neko pozitīvu nevaram teikt šajā lepnībā. Un ja mēs runājam par šo tautas pašlepnumu, ja tādu lietu, tad man liekas, ka ja tauta ir garīgi noskaņota, garīgi orientēta, Dieva gara svētīta un vadīta, tad viņa nekad nebūs lepna, bet viņa būs tāda, kur būs miera nesēja, kā šeit arī minēts ir, kur nebūs orientēta uz kāru, uz intrigām un tā tālāk. Jo Dievs ir tas, kurš mums ir devis šo skaidro piemēru un savas gribas atklāsmi Jēzus Kristus personā. Un tādēļ man personīgi ārkārtīgi uzrunā šie vārdi, raudzīsimies uz Jēzu, mūsu ticības iesācēju un piepildītāju. Kāpēc mums negribas raudzīties uz Jēzu? Tādēļ, kad viņš ir tā kā neaizsniedzams ideāls. Ja? Kad viņš, raugoties uz viņu, mēs tiekam it kā apsūdzēti. Ja? Tad mēs redzam savu šo egoismu, sautīgumu, slinkumu un tā tālāk. Ja? Un tieši tādēļ mums nepatīk raudzīties uz Jēzu, bet tā ir tā dziedināšana, kad mēs sākam uz viņu raudzīties, tad mēs saprotam un ļaujam Dievu garam, lai viņš darbojās mūsos un parāda to. 17. pāns, tad cilvēku lepnība tiks pazemota un vīru augstprātība lausta, vienīgi tas kungs augsti stāvēs tanī dienā. Interesanti, ka vīri šeit ir pieminēti. Vīru augstprātība tiks lausta. Tas tad laikam ir ļoti svarīgi, kāds
tad ir tas vīra garīgais stāvoklis, jeb kāda ir vīra attieksme iepratīm Dievu un pazemībā un lēnprātībā stāvēt Dievu priekšā un vēl jau vairāk bīties, jo 18. pantā mēs lasām, bet elka dieviem būs beigas. Tas nozīmē visam, kuru mēs turējām, domādam, ka tas ir tas, kas mūs vada. Tas ir tas, kas mums dod svētību. Tas ir tas, kas mūs uztur. Tas ir tas, kas mūs pasargā. Man pat liekas, ka šeit zem tiem vārdiem elku dieviem būs beigas, tur stāv arī visa veida talismaņi un visa veida pārējās lietas. Jo cilvēks ļoti pēc dabas ir tāds, kas mēģina pieķerties, kur ir drošāk, un tad nemanot, bez tā es vairs nevaru. Ja es šo te pilspalu neesmu uz raidījumu paņēmis tagad līdzi, tad man raidījums vairs neizdosies. Un tagad es katru reizi vienmēr lūdzu, man šī te pilspala ir jābūt. Un viņš kļūst par savu veidu māņticību, un ko Sātans izmanto, kļūst par tavu savā veidā elka dievu, ko tu pats nemaz nemani. Un tādējādi es visiem teikšu, Vilni, tu gribi nākt uz raidījumu, paņem līdzi savu mīļo pildspalvu. Man vispār nav pildspalvu līdzi. Man ir gan. Redz. Latvijas kristīgā radio pildspalvu. Vēl. Paldies, jā, redz. Tāpēc tev labi veicās raidījumā. Bet par vīriem. Šodien ir problēma. Vīri ir augstprātīgi. Mēs skatāmies, man patīk vīrs, vārds vīrs. Ir arī valsts vīrs. Valsts vīri ir kļuvuši augstprātīgi. Tas ir interesanti. Līdz ko kļūst tajā rangā iekšā, tā jau šī augstprātība, bet tas kungs saka, tiks lausts. Jā. Tā doma, ko es iesāku par to pašu augstprātību, lepnību pārbaudīt ar naudu, jau ir arī tajā, kad cilvēki kalpo ar to savu naudu, nevis Bībele saka tā, neatdodiet naudu, kas nav ēdiens un dzēriens. Ja? Un tāpēc mums ir pilnīga atbildība par to, kur mēs liekam naudu. Un ja tu liec savu naudu labā pasākumā, bet tāpēc, lai tavs vārds tiktu reklamēts, ja tu ar to nepagodini Dievu, ja? Tā ir kalpība, tā ir augstprātība. Ja? Un tas, kas attiecās uz šo te vīra lepnību tiks lausta un vīra lepnība parādās tad, kad viņš kaut ko ir sasniedzis. Tā jau ir tā pacelšanās pāri, man vairs neko nevajag. Ja? Par to jau Dievs saka. Ja? Dievs jau gribēja tautu pacelt. Pāri visam tautām viņš saka, es tev pacelšu. Tu valdīsi pār visu pasauli. Bet tad, kad nonāc šajā valdīšanas vietā, gluži kā Sātans, kā brālis Vilnis pieminēja, ja? Ka viņš gribēja būt kā Dievs. Un lūk, te ir tā problēma. Es valdīšu. Man ir visa vara. Un Dievs saka, tā lepnība tiks salausta. Tu esi nometis manu jūgu. Un es salauzīšu tavu lepnumu. Ja? 20. pantā tanī dienā cilvēki atmetīs savus sudraba un zelta elka dievus vispār. Es mēģinu tā reāli redzēt to un ne tikai atmetīs, ko viņi bija darinājuši pielūgsmē, aizmetīs tos projām žurkām un sikspārņiem un paslēpsies klinšu aizās un klinšu alās bailēs no tā kunga un viņa varenās godības. Tātad šo godību šeit virs zemes cilvēki redzēs. Amen. Tā ir rakstīts. Un par šiem elku dieviem atklāsmes grāmatas 9. nodaļā tur ir teikts, ka viņi tur pielūdz savu roku darbu
ļaunos garus, grieķu valodā dēmonus, zelta, sudraba, vara, akmens un koka auga tēlus, kas nevar ne redzēt, ne dzirdēt, ne staigāt. Un šeit ir tā problēma ļoti skaidri atklāta, kad cilvēka pielūgsme ir vērsta uz dēmoniem. Ja mēs atceramies Kristus kārdināšanu, kas ir aprakstīta Mateja evaņģēlijā 4. nodaļā, tad 3. kārdināšana bija, kad Sātans teica Kristum, viņš rādīja visas pasaules godību un teica, ja tu zemē mezdamies mani pielūgs, es tev visu to došu. Būtībā Sātans gribēja kļūt par daļu no Dieva trīsvienības. Ja, viņš vēlējās iefiltrēties, ja tā var izteikties, ja, viltīgi. Un Kristus noraidīja šo viņu piedāvājumu. Viņš teica, bez krusta līkstam mieru, izlīkstam mieru, bet miers nevar būt, jo mēs saprotam, ka Dievs deva pietiekoši ilgu laiku gan Sātanam, gan eņģeļiem izdarīt katram savu izvēli, un arī cilvēkam ir pietiekoši ilgs laiks. Un cilvēki, kur izvēlas pielūgt šos augus, ko tu arī tālu minēji, tur varbūt arī dažādi amuleti un daudz kas cits, viņi būtībā pielūdz dēmonus un šo palīdzību lūdz no dēmoniem, nevis no Dieva. Un tādēļ Dievs saka, mēs turēsim šo tiesu, un tādēļ jums ir jāizšķirās, mīļie, šodien, kam jūs gribat kalpot. Jūs nevarat diviem kungiem kalpot. Ir jāizšķirās, kam mēs kalpojam. Un Dievs saka, pienāks diena, kad jūs paši sapratīsiet, ka tas, uz ko jūs paļāvāties, ka tas nav nekas. Tu sacīji krustus. Sātans gribēja apiet krustu. Jā, protams. Bet mēs cilvēki arī mēģinam apiet krustu. Jeb to, kas notika pie krusta. Mēs mēģinam visādā veidā radīt labus, ērtus apstākļus, lai tikai dabūtu varbūt baznīcā iekšā, lai viņš nāk korī dziedāt, bet viņš nav bijis pie krusta. Un kas ir pie krusta? Pie krusta tas nozīmē, ka tev ir jāatzīst, es esmu kapitulējis. Jeb tur sabrūk visa augstprātība un lepnība. Faktiski, es pat gribētu teikt tā, vienīgi tikai pie krusta Dievs tev noņem nost to lepnību un augstprātību un ar tev sāk runāt. Jo ja tu nāc un mēģini sacīt, kungs, tu jau redzi manas labos darbus, ar tevi neviens nerunā. Jo tad, kad tu esi atzinis un tad, kad tu esi sapratis, ka bez Kristus un upura pie krusta nav tev iespējams vispār nākt un runāt, cerēt, tad redz, kur bez Kristus un brīža, jeb vienalga šī atzimšanas, jeb no jauna piedzimšanas brīža, tev vienīgais liktenis ir klinšu aizas, putekļi, klinšu alas un bailes no tā kunga. Vienīgi. Ja tev šodien vēl nav, tad es varu teikt pilnīgi droši, sāc jau gatavoties. Bez Kristus un viņa krusta pilnīgi droši jau sāc jau drebēt. Un, lai būtu mierīgāk, varbūt nopērts kādu tazepam, jeb kaut ko, bet tas tev nepalīdzēs, neru nomierināšu līdzekli, nepalīdzēs tas tev, jo vienalga tu drebēs, vienalga tu būsi spiests, tu būsi gatavs atdot visus savus bankas kontus, jeb būs gatavs atdot visu savu turību, jeb namturību, vienalga, visu. Un faktiski, nezinu, vai tad jau tas nebūs pa vēlu. Es esmu pārliecināts, ka būs pa vēlu, jo būtībā cilvēku šī izvēle, viņa nenotiek vienā dienā. Es nezinu, kā jūs, brāļi, nonācāt līdz Dieva atziņai, bet mans ceļš bija garš un grūts un sarežģīts. Jā. Viņš nebija tāds vienkāršs. Un arī tad, kad es pieņēmu kristību, un tas bija apzinātā vecumā, 30 gadi man bija apmēram, drusku vairāk. Un tas ceļš uzreiz nebija tāds vienkāršs un tāds, kā tu teiktu, kā tu tālu sacīji, bez krusta. Tur bija jānes krusts šajā ceļā, un tas krusts nebija patīkams. Un nesot šo krustu, ejot cauri dažādām dzīves situācijām, es nācu tuvāk Dievam, nācu tuvāk Kristus krustam, un tad šī pārvērtība notiek, jo
Tur ir vajadzīgs laiks, gluži kā bērnu piedzimšanai arī ir vajadzīgi 9 mēneši. Jā. Un, ja cilvēks piedzimst priekšlaicīgi, mēs zinām, ir problēmas. Jā. Medicīna palīdz bieži vien, bet arī šai garīgai piedzimšanai arī ir vajadzīgs laiks. Tas nav tā, kad es draudzējos ar sātanu, ar elkiem, saņemu no viņa palīdzību, un vienā dienā es saku, stop, tagad es pie Dieva. Tas nestrādā. 22. pants noslēdzošais: nepaļaujieties uz cilvēku. Es domāju, ka šodien šis vienkāršais teikums ir ļoti, ļoti svarīgi. Šodien mēs, kristieši, arī mēģinām, tiekam mēģināt, mūs mēģina paļauties uz kādu sistēmu, uz kādu apdrošināšanu. Es šeit nerunāju par apdrošināšanas kompānijām, bet vienalga. Lai tu paļaujies faktiski uz cilvēka radītu sistēmu. Un paskatieties, kā vislabāk tas ir redzams tad, kad tiek vēlēta jauna valdība. Ne tikai Latvijā vien, visā pasaulē. Visur ir iemācījušies vienu to pašu. Paļaujieties uz mums. Mēs jums dosim brīnišķīgu nākotni. Ja jūs paļausieties uz mums, un kā jūs redzat, gadiem izgāžās, atkal nāk, paļaujieties uz mums, mēs zinām kā. Jūs zināt to sauklu, mēs zinām kā. Nabaga cilvēciņi atkal paļaujās uz cilvēciņiem un gatavs nākošā lielā bedrē iekšā. Kur Dieva vārds skaidri un gaiši saka, nepaļaujieties uz cilvēku. Uz ko tad, lai paļaujās? Kas attiecās vispirms uz to, par ko cilvēks atdotu, par mazāku, ne tikai par Kristu atdotu, par ēdienu atdotu visu, par dzērienu atdotu visu. Zeltam nav nekāda nozīme. Tajā brīdī vēl tikai tas, ko mēs lasījām, izbailes vēl klāt, ja? Jo redzēs Dieva godību, patiesību. Bet tas, kas attiecās uz ko paļauties, mēs zinām, uz ko paļauties, bet mēs jau vienalga uz to nepaļaujamies. Ja? Patiesībā evaņģēlijs. Ja? Tu arī ar to cīnies? Jā, es cīnos ar evaņģēliju, mācu Bībeli, intensīvi mācu Bībeles studijās, un nav svarīgi, ko es domāju. Nav svarīgi, ko domā kāda draudze vai iestādīta mācība vai izkultivēta gadu desmitiem. Svarīgi, ko evaņģēlijs saka. Ja? Un ja uz to var paļauties, evaņģēlijs arī nonāk dažādās interpretācijās. Sākam ar to, kad arī viņš ir samaitāts patiesībā apritē un cilvēku vidū. Tātad mums ir jāmeklē pirmais tīrais avots Dieva vārdā. Ar papildus lietām jāmeklē ar evaņģēliju patiesību, pie tās jāatgriežas. Tas tas, ko Dievs no mums sagaida. Ja? Tas, ko cilvēks saka, nepaļaujies uz cilvēku, tas ir normāli, pareizi. Ja? Tāpēc, kad cilvēkam vienmēr var būt kāda sautīga doma līdzi. Paraut līdzi kādā varā, kādā zem Dieva karoga arī. Paraut līdzi virzienā kādā. Jā, lūdzu, Vilma. Šis teikums nepaļaujies uz cilvēku. Es sāktu ar domu par sevi. Nepaļaujies uz sevi, jo es bieži dzirdu šo frāzi dažādās intervijās, kad cilvēks saka, es ticu sev, es ticu savām spējām, talantiem, ja, un tā tālāk. Tad, kad mēs piedzīvojam šo savu tādu, varētu teikt, garīgo katastrofu, tad mēs tikai sākam pa īstam uzticēties Dievam. Otra lieta, ko tu minēji, cilvēki, valdības, Eiropas Savienība, NATO plašākā, teiksim, mērogā un tā tālāk. Mēs redzam, lai kur mēs sastaptos ar šo cilvēku veidoto sistēmu, visur ir problēmas. Bet šī uzticēšanās Dievam, viņa Bībelē tiek atklāta daudz dziļāk, teiksim, Ieva grāmatā. Lai kas arī nenotiktu, es turpinu uzticēties Dievam. Un es domāju, tas mums ir tāds dzīves uzdevums, ejot cauri visām šīs dzīves lietām, ar kurām mēs sastopamies cilvēkiem, saglabāt šo nešaubīgo uzticību Dievam, viņa apsolījumiem. Tas, ka viņš zina, kas notiks un ka viņš izvedīs šo plānu līdz galam un kad, kā arī Jesaja saka, kad beigās es jums došu to, ko jūs cerat. Paldies, brāļi! Ļoti ātri aizteidzies laiks. Laikam ir patiešām interesanti domāt par to, kas būs. Bet vislabākais ir domāt tad, ja mēs pazīstam šī laika, jeb visu laiku pavēlnieku, ķēniņu, radītāju, glābēju, mīlestības Dievu. Un arī bargo, baiso, es nebaidos sacīt, pret kuru mums ir jābūt bijībai. Un redz,
Ja tagad mums nebūs bijība, tad tajā laikā mēs lasām iedvesīs bijību visiem. Lai tas kungs palīdz mums bīties Dievu jau šodien, jo tā ir svētība. Paldies, cienījamie radioklausītāji, ka klausījāties, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, visu labu.